Irānas režīms piedzīvoja vēl vienu acīm redzama izsīkuma dienu. Šajā piekdienā, 2026. gada 10. aprīlī, galvaspilsēta Teherāna atkal nonāca krīzes centrā, parādoties ziņojumiem par neidentificētas izcelsmes droniem un pretgaisa aizsardzības aktivizēšanu. Kamēr pamieru, kas panākts starp Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm, joprojām pavada neusticība, militārs spiediens un šķelšanās pazīmes pašā varas sistēmā Teherānā, šī stāsta centrā ir tieši jautājums. Sadursme starp revolucionārās gvardes spārniem vairs neizskatās tikai kā aizkulišu troksnis. Tas sāk parādīties kā publisks simptoms režīmam, kas ir zaudējis stingrību tieši brīdī, kad cenšas izdzīvot, risinot sarunas par savu pastāvēšanu. Praksē notika politiska un operacionāla šķelšanās pašā reģionālās krīzes vidū. Ziņojumi un video, kas izplatās Teherānas apkaimē, rāda režīma atbalstītājus, kuri apspriež pamieru un kritizē jebkuru soli, kas izklausās pēc atkāpšanās. Street Journal ziņoja, ka vienošanos kritizē režīmam lojālie, kamēr Guardian aprakstīja publiskas debatas un neapmierinātību starp valdību atbalstošiem slāņiem Irānas galvaspilsētā. Tas palīdz saprast nosaukuma nozīmi. Runa nav tikai par ārēju spiedienu. Tagad uz spēles ir iekšēja cīņa par to, vai turpināt konfrontāciju, vai pieņemt pamieru, ko daudzi radikāļi uzskata par pazemojumu. Kas ir šīs spriedzes centrā? No vienas puses Irānas režīma kodols un tā radikālākie spārni. No otras puses sarunvedēji, kur tika piespiesti pie sarunu galda, kas izveidots Pakistānā. Associated Press ziņoja, ka Irāna ir piekritusi 2 nedēļu pamieram un ka sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm tiks pārceltas uz Islamabadu. Arī Reuters izcēla Pakistānas lomu šajā starpniecībā, kā arī šīs rīcības augsto politisko risku. Jo Irānas revolucionārās gvardes stingrās līnijas pārstāvjiem sēsties pie sarunu galda šobrīd neizskatās pēc diplomātijas, tas izskatās pēc kapitulācijas. Un tieši tur krīze padziļinās. Ja režīms sāk sarunas, to apsūdz vājībā. Ja tas atsakās no dialoga, palielinās jaunas militāras eskalācijas un vēl lielāka ekonomiskā spiediena risks, kur tas viss uzsprāgst ar vislielāko spēku. Teheranā, galvaspilsētas apkārtnē un arī debatēs par Libre. Reuters ziņoja, ka pamieru starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu jau spēcīgi ietekmē tas, ka Izraēlas uzbrukumi Libānā ir nostādījuši vienošanos zem smagas spriedzes. Pati Eiropas Savienības diplomātijas vadītāja paziņoja, ka pamieram būtu jātiecās arī uz Libānu. Tas parāda, kā krīze vienlaikus izplatās vairākos punktos. Irānas režīms cenšas pārdot kontroles ilūziju, taču realitāte ir daudz skarbāka. Virspus galvaspilsētas lidinās droni, notiek iekšējo grupējumu cīņa un startautiskās sarunas turpinās krustugunīs. Tā ir sprādzienbīstama, mulsinoša un bīstama situācija. Kā šis spiediens pārvēršas arī par politisku cīņu ārpus Irānas? Savā runā Lielbritānijas premjerministrs Keirs Stārmers paziņoja, ka karš ar Irānu jāuztver kā pagrieziena punkts apvienotajai karalistei un iestājās par jaunu ceļu, lai aizsargātu enerģētiku, aizsardzību un ekonomisko drošību. Tajā pašā laikā Stārmers un citi Eiropas līderi uzstāja uz reģionu stabilizēšanu un drošas kuģošanas nodrošināšanu Hormuza šaurumā. Tieši šajā brīdī Reza Pahlavi devās uzbrukumā. Ceturtdien izplatītajā paziņojumā viņš apsūdzēja Londonu par iecietību pret Irānas režīmu un pieprasīja izmaiņas politikā, sakot, ka Stārmeram vajadzētu rīkoties kā Čerčilam, nevis kā Čemberlenam. Kritika nebija netieša. Tā bija skarba, aprēķināta un simboliska vēsts. Pahlavi ieskatā runāt par atvieglojumu un uguns pārtraukšanu, neiesaistoties cīņā ar revolūcijas gvardi, nozīmē tikai paildzināt problēmu, nevis to atrisināt. Kāpēc tas tagad ir tik svarīgi? Jo 10. aprīļa aina rāda režīmu, kas ir spiests no ārpuses un sašķelts no iekšpuses. Pretgaisa aizsardzība, kas tika aktivizēta virs Teherānas, laikā, kad par droniem neviens oficiāli nav uzņēmies atbildību, parāda, ka pat galvaspilsēta nerada pilnīgu drošības sajūtu. Pahlavi atklātā kritika pret Stārmeru pastiprina startautisko spiedienu pieprasīt stingrāku nostāju pret revolucionāro gvardi. Un lojālo režīmam aprindu reakcija pret pašu sarunu procesu parāda, ka Irāna nesaskarās tikai ar ārējiem ienaidniekiem. Tā saskarās arī ar savu iekšējo sašķeltību. Galvenais vēstījums ir vienkāršs.
kad Teja Capital nonāk trauksmes stāvoklī, kad pamieru jau no paša sākuma pavada neusticēšanās un kad opozīcija trimdā pastiprina kritiku pret Londonu, tas viss neliecina par stabilitāti. Tas, ko mēs redzam, ir režīms aplenkumā, kas cenšas izskatīties vienots, kamēr tā plaisas kļūst ar vien grūtāk noslēpjams.